Esiet sveicināti, basketbola draugi! Sinotipa podkāsts stāvmetiens atkal dodas pie jums. Un šoreiz šajā augstajā ziemas rītā, dienā vai vakarā, kad kurš mūs klausās, Gunter Jonāna monologa epizodi, jo runāsim mēs par NBA All-Star. Es no 10 pamatpiecinieku spēlētājiem zinu 8, un tad pārsvarā par viņu sasniegumiem pirms 10 gadiem, nevis šajā sezonā. Tāpēc, dāmas un kungi, Gunters Jonāns. Sveicināti. Bet, es domāju, otrā daļa tev patiks vairāk. Tur pa Užavu salu parunāsim. Tur es varu kaut ko bišķīt, bez alkoholisko, jā. Es domāju, ka mēs baigi varbūt redzēs, kā mums tur ies. Mēs, domāju, kopīgi varbūt pastīsimies kaut kāds rezervists. Mums uzliks bildi, ja mums ir... Užavas kausa rezervists? Nē, NBA. Tagad ir paziņoti sākumpiecinieku spēlētāji. Ja, tad Austrum konferencē mums ir Jānis, Jēlens Brauns, Keits Kanninghams, Jēlens Bransons, Tairijs Maksijs. Un Rietumu konferencē sākuma pieciniekams Jokič, Vembaņjama, Luka, Šejs un Stefs Karijs. Un jāatzīmē, ka šajā gadā tu zini, kāds formāts ir? Nē, darām tā. Iedomājamies, ka es esmu tavu vecmāmu. Okay. Vecmāma ir dabūjusi beidzot sporta televīzijas paku, un viņa saka, Gunter, kas notiek? Kas man uzslēgt? Kāpēc tieši šie 10 un kā viņi tur nokļuva? Labi, šie ir tātad fanu spēlētāju un mēdīju balsojums. Tātad faniem bija 50% svars no tās balss mēdījiem un spēlētājiem katram pa 25. Ja? Visi līgas spēlētāji balso? Visi līgas spēlētāji balso. Okay. Un tur īstenībā ir interesanti pastīties, tur kaut kur var internetā atrast arī tās tabulas. Un īstenībā stipri atšķirās, teiksim, kā tur varbūt fani iebalsojuši. Man liekas, rietumos visvairāk fani, teiksim, bija Lukam, ja? Bet man liekas, tur otrais uzreiz bija, ja tu piemēram, teiksim, Stefs Karijs bija diezgan augsts spēlētāji tajā balsojumā, ja, kā tur iedod. Un tad notiek tagad tā, ka būs tie rezervisti jāizvēlās, katrā konferencē jāiebalso 7 rezervisti. Pirms šogad bija viens no, laikam, pirmais gads, ka arī jau sākuma pieciniekos varēja balsot neatkarīgi no pozīcijas. Kas cits gads tur bija centri, tad bija uzbrucēji, aizsargi, tad bija tādā frontcourt spēlētāji un aizsargi, ja, un tagad ir bez pozīcijām. Ja, tas basīts tur īstenībā tāds ir jau, principā, Jokič, ja, kas viņam pa pozīciju ir. Viņš viens vizutāri. Tur jau vairāk spēlētāji, kas var spēlēt. Tas pats Jānis spēlē kā ballhandlers Milwaukee, un tikko Eiropas čempionātā Grieķijas Zilsē Vasils viņu ielika pa 5. Nemainot to, ka viņš bija ballhandlers, bet viņš spēlē kā 5. numurs. Un tagad tās pozīcijas jau reāli tajā spēlē nav, un tad balsojumi arī ir aiziets no tām pozīcijām nost. Manuprāt, tas ir labi. Un ģenerāla menedžeriem savukārt būs tas balsojums 2 priekšējās līnijas spēlētājiem, pārējie tur kāds tur neatkarīgi. Un plus vēl jāliek bišķiņ tāds uzsvars uz to, lai spēlētājs spēles stils bišķi vairāk atbilstīgs All-Star formātam. Ja tur būtu, skrējējs, dankotājs vēl kaut ko. Ja? Labi, bet tas ir tā, bet pirmo reizi šogad būs tā, kad viņi nespēlēs tur atkal austrumu pret rietumiem vai vēl kaut kā. Būs pasaule pret Ameriku. Tad ko šis nozīmē? Tas ir tagad interesanti. Pa pasauli jau principā mums ir skaists piecinieks, mums tas sanāk. Bet kāpēc viņi no konferencēm šobrīd sadalīt? Tas ir bijis tāds kosmos. Jā, to man arī es tā līdz galam nevarēju saprast, jo viens jau ir tāds, tev ir jābūt vismaz 8 spēlētājiem no pasaules un 16 Amerikas. Ja tur nesanāks, tā līga varēs kaut kāds spēlētājs tur pielikt klāt. Tas viss būs skaidrs, jo tev visi 8 pasaules spēlētāji aizies vienā komandā. Kā tiks sadalīti amerikāņi, teiksim, kā tas būs tur Amerika 1, Amerika 2, vai to es tā kā arī nepratu atrast, un pēc ChatGPT man īsti nevarēja. Tas nozīmē, ka Stefs ies pie Maksija, Brauna, Bransona un Kanninghama, un Jānis nāks lejā, spēlēs ar Vembaņjānu, Aleksandru, Jokiču un Dončiču. Tas ir skaidrs, tad tur vienkārši tos 2 samaina vietām, un tie ir piecinieki. Un kas notiktu, ja tur būtu, teiksim, 7 pasaules un 3 amīši? Ko tad viņi darītu? Tad būtu kaut kāda ķīmija bišķi jātais. Jo saku, viņa spēles būs neatkarīgi no austrumiem un rietumiem. Kaut kā varbūt naturalizēt. Jo tad sanāk, mums ir vajadzīgi, tagad tie rezervisti tiks iebalsot pa konferencēm. Bet ar tiem abu konferenču rezervistiem vajadzētu atrast vismaz 3 eiropiešus vai pasaules basketbolistus, kas tur varētu atbilst.
Tad tie amerikāņi. Es domāju, ka tā nav liela problēma viņus atrast. To mēs noteikti paraksim tālāk. 3? Tādas, lai tas nebūtu tā kā aiz ausīm pievilkts. Es atradu Merkenens, Audi un Sabonis tev nepatīk, jo viņš ir pēdējā vietā. Līgā. Merkenens un nezinu, tūlīt atradīsim vēl vienu. Senguns. Visi ir 3. Šenguns traumēts. Jautājums ir par Nikolu Jokiču. All-Star game'ā tādā intensitātē, kā viņi tur pēdējos gadus spēlē, var arī traumēts spēlēt. Tur var arī Anthony Davis ielikt tajā bumbā lielajā, ka tur to, ko aizkadrā mums te ir informācija, ka kāds no mums ir spēlējis futbolu tajā lielajā bumbā, tad tur var ielikt Anthony Davis un arī būs kāds fans. Labi, lielos vilcienos formāts ok. Rezervistiem iziesim cauri, pafilozofēsim, paspekulēsim, centīsimies atrast. Es domāju, ka grūtāk ir atrast tos 16 rezervistus tādus, lai es viņus visus zinātu, nekā kur viņi dzimuši. Bet vajag to All-Star game. Viņi cik gadus jau ir bijis parastais All-Star games. Tad bija pasaule pret Eiropu. Tad bija drafts, kur bija tur Team Durant pret Team Lebronu. Un tad tur tāds un vēl kaut kāds, tad viņi tur maksāja viņiem kaut ko. Ja? Tad viņi centās tur vēl kaut kā būstot to visu stāstu. Vai All-Star games vispār ir vajadzīgs? Un vai viņš skatītājiem ir interesants? Laikam jau, ka ir. Tāpat tās televīzijā rāda, tribīnes ir pilnas, lai arī kā televīzijā rāda arī šovs pēc šova, bet lai arī kā varbūt mums nepatiktu, kāds no tā ir tas pievieno. Principā viss jau ir par un ap naudu par to biznesu. Un, ja līga, skaidrs, ka viņi jau arī ne jau tāpēc aiz tādas labas dzīves visu laiku mēģina to formātu kaut kādu mainīt. Jo kādreiz bija Austrum Rietum, viss skaidrs, un tie mači tur 90. gadi, tur varbūt 2000. gada sākums, ja tur bija tādas līdzīgas spēles, un pēc tam tas kaut kā aizgāja tādā, bija tas katastrofas, atceros vēl, kur tur Anthonijs Deivis kaut kāds, nezinu, cik tur 50 punktus iemeta, te New Orleans spēlē, dabūja MVP, un tur bija kaut kāds moments, kad, aizsargs vienkārši paiet malā, apmēram apguļās, viņam tur lec pārdanko, tā ka tu pat esi gatavs pretiniekam uzmest to alley-oop, bija tāds bišķiņ jau fars, un tāds, un kad, negribās pat vispār tur skatīties, bet, vienmēr tas kaut kāda interese redz, lai arī kā tev tas nepatīk, tu varbūt to spēli neskatīsies tur tiešraidē vēl kaut ko, bet, tie, kas to pa to basketbolu, viņi pa tos highlights apskatās, rezultāti apskatās, kaut kādi klikšķi ir, kaut kādi, kā saka, iesaiste tur sociālos vēl kaut kur, un viss tālēs ir, tas jau kaut kā tur savācās, un kaut kāds jau tomēr tās, nezinu, tradīcijas, un tas vienmēr ir tā gājis cauri, un tiem spēlētājiem tomēr tas ir tāds ieraksts CV, un viņiem tas ir svarīgi, kaut kādiem nākošiem līgumiem, ja te kaut kādiem bonus. Ja tu esi All-Stars, jā, es piekrītu to daudz. Man arī, teiksim, tu komentējot tos NBA mačus, un kaut ko, tu, piemēram, skaties, reku, Jānim būs 10. All-Star, jā, vai, teiksim, man liekas, ka Lebronam, ja viņš tiks, tas jau interesanti, kad pēc, nezinu, tagad cik ilgiem laikiem Lebrons nav sākuma piesniekā rietumos ticis, jā. Bet ja nebija kaut kāds mūža līgums ar All-Star. Tā kā kontrakts, ja, kad, ar NBA parakstīts. Izskatās jau gandrīz, vai, kamēr es spēlēju, tikmēr es esmu obligāti All-Starā. Bet es domāju, ka viņam varētu arī neiet secēm. Viņi varbūt tie ģenerāli menedžeri varētu arī iebalsot tajos rezervistos un varētu viņam neiet garām. Jo, teiksim, Kevins Durants nav sākuma piesniekā, kurš, manuprāt, viņam vajadzētu tur būt. Nevis vajadzētu būt sākuma piesniekā, bet, teiksim, tie All-Star spēlē kā tādā, es domāju, ka viņš tur ir pelnījis vēl ar vienu būt. Un kaut kādas jaunas sejas iet iekšā, jauni cilvēki parādās. Tā kā, nezinu, es neteiktu, ka tā ir pati interesantākā spēle, ko skatīties, bet tā tu tur, teiksim, atskaties atpakaļ, paskaties, kas tur slamdunk vinēs, kas tur trīniek vinēs, kas tur vēl kaut kā, un pēdējos gados, apsies, cik tad, sūdīgs bija tas pats All-Star mačs. Starp citu, tā viena pirmā sezona, ka viņi spēlēja, un uzvarētājs tur dabūja kaut kādu to naudu, ko pēc tam savas izvēlētāji kaut kādai tai labdarībai varēja atdot, un bija tā, ka katra ceturdaļa bija atsevišķa spēle. Tur bija tā, ka tiešām bija katra ceturdaļa pēdējā uzbrukuma, tā ceturdaļā to rezultātu sāc skaitīt no jauna, un man liekas, 3 no 4 ceturdaļām tāds tiešām, ka tur pēdējais uzbrukums aizsardzība, tur džeki tiešām, tu pat redz iesēdušies aizsardzības stāja, un tāds kārtīgs kapiņš, viņiem svarīgi tā kā vinnēt.
Tā kā skatīsimies. Tas jau, man liekas, ir pats galvenais. Mēs atceramies tur Jordana laikā, Kobas laikā. Tas bija prestižs arī vinēt All-Star Game, dabūt All-Star Game MVP. Jo tas veidoja tavu to legacy. Un ja tu gribēji tikt vispār apspriests GOAT sarunās, un ja tu gribēji tikt apspriests par to, ka tu šobrīd esi NBA seja vai NBA labākais spēlētājs pēdējās 10 gadus, piemēram, ja, tad tev bija jādominē arī All-Starā. Šobrīd, man liekas, tas viss ir mazliet aizgājis jau kādu laiku otrajā plānā. Un beigās ir ļoti maz sportiskā principa tajā All-Starā, un tas ir tāds šovs. Skaidrs, ka NBA ir biznesa, un viņi neko nedarītu, ja tas nenestu ienākumus. No acīm redzot, tad arī All-Stars vēl joprojām ir cilvēkiem interesants, ir aktuāls, bet tas ir vairāk tāda izrāde nekā sportiskais princips tajā visā iekšā. Pirmā lieta, kas man liekas, mēs jau gadiem runājam NBA sakarā par to, ka ir ļoti liela slodze. Tā līga ir ļoti fiziska, ļoti prasīga pret spēlētājiem, ir ļoti augsts traumu risks, pārslodzes risks, un mēs sākam regulāri redzēt situācijas, kur spēlētāji tiek atpūtināti. To pašu mēs redzam uz Kristapu Foni, ja, kurš nespēlē back-to-back spēles praktiski nekad, kaut gan viņš pats saka, ka viņš vislabāk jūtās tajā otrajā spēlē, kad ir back-to-back, bet komandas izvēlās viņu nenoslogot 2 dienas pēc kārtas, un tas ir ar daudziem spēlētājiem. Tāpat ar kādām mikrotraumām spēlētāji nekad nedodās laukumā, sevišķi regulārajā sezonā. Un tad mēs viņiem liekam vēl papildus slodzes sezonas vidū, tiem labākiem spēlētājiem, kas ir visvairāk noslogot, mēs liekam viņiem vēl braukt, lidot prom no ģimenes un vēl spēlēt. Ok, viņi profesionāļi, viņi saņem pietiekami lielu atalgojumu par to, lai to darītu, un viņi šādi profesi ir izvēlējušies. Bet tas vienkārši, man liekas, dod tam visam tādu ne to pozitīvāko piesitienu, ka nav tā, ka viņi tur viss sajūsmā ir būt varbūt, gan jau, ka tur ir labs pasākums, viņi lido ar visu ģimeni un viņi to visu var atļauties, un tur ir tāda laba atslodze sezonas vidū, bet no sportiskā principa neviens tur kaklu nelauž un neraujās. Otrakārt, man liekas, ka šobrīd viskarstākais topiks NBA pēdējo jau cik gadu laikā ir tas, vai Amerika vēl joprojām ir stiprākā basketbola nācija, ja mēs runājam par pret pasauli, vai Amerika vēl joprojām ir pārliecinoši dominē. Ja mēs redzam, ka pēdējos gados top 10 MVP kandidātos jau tur ir 3, 4 amerikāņi, 5 varbūt, ja. Arī šeit mēs redzam, teiksim, neskatoties to, ka tur ir pasauli un Amerika, tur tāpatās tikai puse no tiem ir amerikāņi, ja, un puse ir 4 eiropieši un 1 kanādietis. Tad jautājums... Kā tev šķiet? Ir vai nav? Tur ir jautājums, vai mēs varētu All-Starā panākt to, ka nospēlē Amerikas izlase tādu, kā viņi brauc uz olimpiādu, kā viņi brauc uz, teiksim, uz pasaules čempionātu, pret pasaules izlasi. Vai pret Eiropas kaut kā. Paņemam labi, tur, lai Gilģis Aleksandrs atpūšās, lai spēlē Dončić, Jokić, Vembijs, Jānis un pieliekam vēl 8 eiropiešus klāt. Un vai mēs varam šādi panākt? Jo daudz runā par to, ka, teiksim, ja Dienvidslāvija nebūtu sabrukusi, tad šobrīd Dienvidslāvija iespējams varētu vinēt Ameriku. Jo Sērbi jau gandrīz vinēja. Pilnā sastāvā Ameriku olimpiskajās spēlēs Sērbi bija 1 metiena attālumā. Ja? Pieliec viņiem klāt vēl pāris Dienvidslāvus un vēl Jani. Un tas jau ir liels jautājums. Protams, tas ir gatavošanās, taktika, pielāgošanās pretiniekam un savas spēles izkopšana, lomu izkopšana komandā, kur tiemēr ir visdrīzāk 8-9 savu komandu līderi savākušies. Bet tādu All-Star spēli es skatītos. Es arī skatītos. Tas būtu vēl interesanti. Man liekas, kad tas bija pagājušajā gadā vai kad uztaisīja NHL bija Kanāda, Amerika un Kanāda pret Ziemeļamerika pret pasauli, jā. Jā, tur Somi, Zviedri. Nē, bet tur bija Kanāda pret Ameriku. Un viņi taču izkāvās uzreiz, tāpēc, ka tur bija tas politiskais fons, ka tur bija tikko Trumps bija, man liekas, pateicis, ka viņi ņems to Kanādu tā kā 51. štatu vēl kaut ko, un tie kanādieši tur tie laukumi bija gatavi tur kauties. Tā kā vārdi tiešām nozīmē, kā šī izkaujās ar tiem. Vai tas bija kaut kā 4 nācis? Kaut kāda hokeja, bet tāds notikums bija. Tagad arī, tagad visu šito te Grenlandes pasākumu un vispārējo mums arī, kā uztaisīs tur Eiropa, Amerika un basīšu laukumā kaut tāda būsim. Bet es domāju, ka ir tā, ka,
lai arī tie spilgtākie, individuālie spilgtākie talanti un meistarīgākie spēlētāji šobrīd, jā, tur Jānis, Luka, Vembijs, Jokić, Šejs, jā, principā top 5 spēlētāji nav amerikāņi, tā kā Amerikas Savienoto Valstu spēlētāji, bet šeit mēs arī, pa lielam viņš jau ir amerikāns, viņš ir koledžu produkts, jā, un tur Amerika, Kanāda, pie pasaules izlases liekam klāt, bet, kopumā tāpat mēs nevaram tur apstrīdēt to, ka tie amerikāņi ir priekšā. Tā. Daudz, teiksim, dziļāki, un ja mēs, teiksim, tagad būtu, es domāju, nebūtu viegli to 12, tiešām tāda All-Star spēles, tāda kalibra tos spēlētājs, nemaz tik viegli nebūtu tur, nokomplektēt. Bet dziļāk viņi ir, ja tev ir jāspēlē 82 spēļu sezonu, bet ja mēs runājam par, teiksim, turnīru, kāds ir olimpiskais vai pasaules čempionāts, protams, un tad tu, piemēram, paņemt pie tā 5, ko es jau teicu, tur pieliec klāt, tur Markanenu, Veselu, Kristapu Porziņģi, Denijs Avdī šogad spēlē, es domāju, un viņš ir reāls Sabonis, kurš ir tāda statistikas mašīna, bet principā tāds uzvarošs basketbolu viņš savā karjerā NBA īsti nav spēlējis. Labi, bet Sabons ir ar augstu IQ spēlētājs, ko es vēlreiz saku. Iedomājies viņus pārstāvot vienu valsti. Teiksim, ja tur Sabona Lietuvas izlasē, kāds viņš ir. Viņš ir uzvarošs spēlētājs, ja viņš spēlē Lietuvas izlasē, viņš grib uzvarēt, viņš nav vairs statistikas mašīna primāri, viņš primāri ir uzvarēt medaļu. Un, ja mēs ieliekam Dončiću, Jokiću, ņemam no šeju, Dončić, Jokić, Vembijs, Jānis, Sabonis, Merkanens, KP, ko mēs vēl nosaucam, Audija, visi, kas ir top līmeņa NBA spēlētāji, ja mēs viņus ieliekam vienā, mēs viņiem ieliekam labu treneru un sakam, hei, davai, jums ir turnīrs, sadalam lomas un gatavojamies šim turnīram, tur nebūs vairāk statistikas vai vēl kaut kas, tur būs reāli jau komanda, protams, ka tur būs jānoliek ļoti daudziem ego malā, bet to dara Amerikas izlase katrā turnīrā, liek ego malā un spēlē, lai uzvarētu. Turnīri ietvaros, es teiktu, ka amerikāņiem būtu ļoti grūti. Ļoti grūti. Viņi jau visi līga nevar apturēt Dončiću un Jokiću un iedomājies viņus vienā komandā un ar ļoti lielu patriotisko vai vēlmu uzvarēt. Nē, tur es tev pilnīgi piekrītu. Un tur tās šansas būtu varbūt pat, jā, teiksim, tāda star power variantā, teiksim, tādā nedaudz pa labu Eiropas pasaules izlasē. Pirmkārt, viņi būtu daudz lielāki. Viņi būtu nesalīdzināmi lielāki par amerikāņiem. Šāras pa treneri, switchings. Jā. Jā, jo, teiksim, mēs tā skatāmies, tie eiropieši lielākā daļa tie tiešām labie spēlētāji, viņi ar ko viņi izceļās, ar to, ka viņi priekš savām pozīcijām, priekš saviem skillseta, visi ir ļoti lieli, teiksim, tie tādi centri, kas var driblēt, centri, kas var piespēlēt kaut kādu spēku uzbrucēji, kas var būt ļoti labi metēji, kā Kristaps, kā Markanens. Mēs aizmirsām to pašu Francu Vāgneri, kurš ir Vācijas izlases līderis. Un mēs nos par Šroderu nepieminēja, Eurobasket MVP. Bet, tu nevar Eiropas izlases ielikt sāspēlnieku bez metiena. Nav iespējams, nevar. Tur pietiek spēlētāji. Tur skaties, teiksim, tas pats Luka Dončić, kurš ir principā saspēles vadītājs ar tādu spēku uzbrucēju ķermeni. Bet tādā NBA basketbolā atkal mēs, nav ļoti daudz, teiksim, tādu tiešām to ārējo spēlētāju, kas var konkurēt. Tie amerikāņi visi tomēr, Nē, viņi ir indāli. Protams, indāli, ja mēs ņemam tur spēlētājs, kurš tev var ikdienā atnest 30 punktus gandrīz katrā spēlē, no spēlējot ar bumbu. Protams, kad amerikāņiem tāda ir daudz vairāk nekā eiropiešiem, bet es runāju par turnīru ietvaros, un es runāju par to, ka, teiksim, es skatījos, bija tikko agrā spēle Milwaukee pret Atlantu. Ja? Es atzīšos, nostījos maču, foniņā tur gāju, un pašas beigas. Bija pāris punktu starpība vai pat neizšķirs, tur mazāk kā 2 minūtes līdz beigām jāspēlē. Jānis samainās pie bloka, nāk viens no Atlantas, tas Johnsons, man liekas, nāk ar bumbu, un Jānis viņu vienkārši paņem un pagrūž. Tā situācija tik tāda muļķīga, un tu saproti to, ka Jānis Eiropas čempī tādu lēmumu un tik muļķīgu situāciju tādu lēmumu nepieņemtu. Un tad tu sāc domāt par to, ka tas NBA basketbols šobrīd ir kļuvis
tik primitīvs kaut kādā ziņā un vienkārši uz to spēlētāju individuālām darbībām un kaut kur paredzams, ka arī tiem top spēlētājiem mazliet regulāri ir atslābums. Protams, smadzenē. tu nevar viņš būt pieņem tādā fokusā, it kā neloģisku, muļķīgu lēmumu, kādu viņš Eiropas čempionu, tu viņu neredzēja pieņemumu, jo tur katrai spēlē ir likme. Un tad ir jautājums, teiksim, ja mēs paņemam Eiropas čempionu, kas tagad bija Rīgā izlasi, un saliekam pret amīšu izlasi, es domāju, ka Eiropas tai izlasē ir arī daudz lielāks potenciāls IQ, basketbola IQ. Un tāda spēles fokus un ritma un pielāgošanās un pārspēšanai arī taktiskā ziņā pretinieki. Jo tie amīši, viņi ir pieraduši ļoti tādu primitīvu un ļoti individuālā skila basīt spēlēt. Un ja Eiropieši spēj to apturēt, tad viņiem var rasties ļoti liels problēmas. Es tev piekrītu, vienīgi man nevisai patīk, kad viņu sauc to NBA basīt par tādu primitīvu, jo viņš tas ir tāda augstprātība. Man liekas, viņš vienkārši ir savādāks, viņš ir maksimāli efektīvs, viņi nedara neko, teiksim, lieku, jo viņam, teiksim, daudz jau par šito runājas, gan Žānis daudz runā, un arī teiksim, tā analītika jau viņiem ir krietni augstākā līmenī nekā tie resursi, ko viņi tur var ieguldīt iekšā, ir krietni augstākā līmenī. Bet, lai tev tā analītika, teiksim, tā statistika strādāt, ir jābūt kaut kādam garam nogriezienam. Un vienkārši, man liekas, tie amerikāņi, viņi kaut kā varbūt uz to FIBA basketbolu īsti nevar vēl tā pārslēgties, jo viņi saprot, ka viņi gluži ar to savu NBA spēli, tur nevar tos panākumus tik, kādreiz varēja, jo vienkārši tā meistarības līmenis bija tik liels, ka tu spēlē vienalga kādu gribi un tu vinnēji. Ja? Tagad varbūt tas līmenis ir izlīdzinājies. Un savukārt tajā īsajā turnīra fāzē, kādreiz var būt arī, ka to lietas dari, bet nav tas apjoms sakrājies tādā, lai tā statistika, pieņemsim, tā statistika izvilktos un liktu pa sev, pieņemsim, runāt. Bet NBA, teiksim, tajā rezultātā, teiksim, gadījumā tomēr tās 82 spēles, ja tā statistika ir, pieņemsim, ka, kaut vai tā kā loterijā, kad 1 no 1000 izkrīt. Tev tad visticamāk, ka jūs pirmos 300 varbūt arī neizkritīs, bet ka būs tie 1000, vienreiz izkritīs. Tā vienmēr ir. Un tad tā statistika kaut kādā ziņā tur sāk strādāt. Un bišķi tagad nostos no tās domas, ja? Bet jā, tā kā vienkārši tās komandas, ja tu tagad viņas spēlē tik ļoti līdzīgi, tāpēc, ka visiem ir skaidrs, ja, teiksim, tie tālmetieni ir, teiksim, 3 punkti ir vairāk nekā 2, viņi visi var iemest tos tālmetienus, skaidrs, kāpēc nemet vairāk principā vispār no pustālās distances, jo tas ir, teiksim, tāds neefektīvs tas metiens, ja tu vairāk pa 2 punktiem nevar dabūt, tas procents ir zems, ja tas points per possession ir zems, vai tev ir layups, vai tev ir 3 punktu metiens, jo, teiksim, layups ir vai tu iemet 2 punktus, vai tu esi uz sodu metienu līnijas, kas ir viss tā kā labākais metiens, ja, tur. Un vai 3 punktu metiens, un tās komandas visas vienkārši viņas saprot, ka viņas tāpēc liekas visi spēlē vienādi. Un tā arī ir. Caurgājiens, metieni nav, izmet ārā, un tad jautājums tikai, vai to ātrāk ar tām piespēlēm atradīs to brīvo spēlētāju, vai izmetīs to metienu. Vai arī tur aizsargi, teiksim, paspējas. Un kādreiz ir tā, ka tu garlaicīgi varbūt pat skatīties, jo tādā ziņā, ka Eirolīgā, tomēr ir tas, atšķirības. Tu kaut vai redzi, pēc tā kā spēlētāji maiņas veids. Ir treneri, kas, teiksim, ļauj spēlētājiem spēlēt 10, varbūt pat 2, un otro ceturdaļu vēl iesākt. Un tad ir tie, kas, nezinu, tas varbūt tāda Valencija, piemēram. Jā, tur Valencija vai arī tagad tāpat Baskoni, ja tur pa 3-4 minūtes, tur 3-4 spēlētājs reiz mainās nost. Ir kaut kāds tas rokrakstu atšķirības, ja, kā tur, teiksim, tie treneri spēlē. Tā starpības ir lielākas, un tā liekas, ka viņi tur baigi viens otru taktiski tur kaut kādā veidā apspēlē. Bet es domāju, ka tie amerikāņi kaut kādā ziņā tam ir izgājuši visam cauri, viņi to savu modeli atraduši, tas, kas vislabāk strādā, un tad jau varbūt tas paliek spēlētāja meistarības. Tā kā jautājums, kurš var iedot tur ātri to piespēli vai ātri zibenīgi nolasīt tur, ja to situāciju un beigās arī iemest to savu metienu un kurš ne. Un tā liekas, kāpēc tu visu laiku meti, tāpēc, bet, nezinu, šodien uzmet 45 trīnieks, izmet, iemet, nezinu, 12, ja, un tu zaudē to spēli, un citu spēli tu iemet 18 vai 22, un tu vinnē, bet skaidrs, ka, lai tev būtu tas apjoms savākties, tev ir 40 apmēram, varbūt tas pārspīlē teikt, ja, bet viņi ir jāizmet. Ja
kamēr tu to neizmetīs, tu nevari iemest 18 trīspunktnieks, ja tu izmet tikai 15. Nu, tā kā tu nebūs konkrēti spējīgs. Nu. Nē, es tev piekrītu. Es mazliet palabošu pats sev. Nevis primitīvs, bet vienkāršs. Viņš ir palicis diezgan vienkāršs, tas basketbols. Viņš ir, tā kā tu teici, paredzams, jo lielākā daļa komandas spēlē stipri līdzīgi, ar mazām kaut kādām niansēm, pielāgojot tās savam sastāvam un saviem līderiem un spēlētājiem, bet skaidrs, ka tas nav tāpēc, ka viņi nesaprastu vai tāpēc, ka viņi spēlētu stulbu vai neinteliģentu basketbolu, bet tas ir tāpēc, ka tur ir milzīga analītika apakšā un tas viss ir saistīts ar produktivitāti un vēlmi ilgtermiņā uzvarēt spēles, jo beigās NBA no Eiropas ļoti stipri atšķirās ar to, ka Eiropā ir svarīga katra spēle, un NBA ir svarīgs ilgtermiņš. Gan sezonas, gan vairāk sezonu griezumā 82 spēles tomēr ir pietiekami ilgs laiks, lai, ja tu atstrādā savu sistēmu, lai ilgtermiņā viņa strādātu, un pat tad, ja tu zaudē pāris spēles Eirolīgā, zaudējot tur vienas slikts mēnesis, un tev playoffs jau būtu iet seceni, ja? Un tāpēc skaidrs, ka ar ātrāvienu Amerikas un NBA šobrīd basketbols ir top līmenis, jā, bet, un teiksim, tāda Jāņa, ko es minēju, tā kļūda, viņi jau tas fokus līmenis un tas fokus zudums nav tāpēc, ka viņi tur spēlē varbūt neinteliģentu basketbolu, bet tāpēc vienkārši, ka viņi iet savu ceļu ilgtermiņā un tā viena spēle uzvaru vai zaudējumu šobrīd neko šausmīgi nemaina. Jā, viņiem, un tāpēc viņš varbūt nav tik lielā fokusā, kā viņš būtu, protams, Eiropas čempionātā, kur viena spēle un tev čempionāts beidzies. Jā, it sevišķi playoffā, bet jāpiekrīt, ka pēdējo 10 gadu laikā tas gaps starp Amerikas spēlētājiem un pārējās pasaules spēlētājiem un izteikti Eiropas spēlētājiem ir stipri samazinājies. Jā. Pirms 10 gadiem mēs vispār nerunājām par to, ka tur Eiropieši varētu sacensties, dominēt vai spēlēt ar viņiem. Jā, šobrīd gadiem bija tur Paul Gasols, bija Tonijs Pārkers, bija Dirks Novickis, tur pa vienam, pa diviem, katrā pauzē, bet, teiksim, šobrīd runājot par to, ka tur top 5 ka MVP kandidāti varētu nebūt amerikāņi, tas ir, es domāju, arī satraucoši mazliet pašiem amerikāņiem. Un tāpēc es domāju, ka viņi vairāk kārt mēģina visādus veidus, kā mazliet tomēr to savu varējumu un spēku apliecināt. Ejam varbūt sākam ar Austrumu konferenci. Mēs liekam tos rezervistus, ko mēs varētu kopīgi un pastīsimies varbūt pēc kaut kāda laika, ko mēs būsim trāpījuši, ko mēs nebūsim trāpījuši. Ko tu saki? Jā, laižam. Davai. Es saku, ka pirmais rezervists, ko vajadzētu likt iekšā, ir Donovans Mičels no Cleveland Cavaliers. Viņi tur top 4, top 5 komandu. Mičels ir, man liekas, 5. rezultīvākais spēlētājs līgā, jo, man liekas, 7. 7. Nu, ok. Un man liekas, ka Mičels noteikti ir pelnījis, un es domāju, ka viņš arī būs savā 7. All-Star spēlē. Piekrīt? Jā, kas man ir jādara? Man ir jāņem vienkārši jāšauj spēlētāji, vai jāšauj viņi pēc pasas, vai jāšauj viņi pēc... Mēs tagad liekam neatkarīgi no... Konferences arī? Nē, konferences ir. Jā, Mičels 100% nav vispār jautājumu. Es domāju, tur nevienam neapspriežās. Nākamais. Tu dos vai... Es došu. Šauj. Jā, šauj. Šis ir tavs podcasts. Karls Towns no New Yorkas. Cats. Jā, viennozīmīgi. Labi spēlē. Un Towns arī viens no labākiem rebounderiem, tāpat rezultatīvu spēlē, un man liekas, Bronsons otrs rezultatīvākais New Yorkas spēlētājs. Un Karls Anthonijs Towns. Bija šīm problēmas man ir ar Detroit, it kā parasti no tās vadošās komandas ir 2 spēlētājs liek. Nezinu, vai viņš ir jau, bet es došu viņam avansā Jēlens Durants no Detroit Pistons, jaunais centra spēlētājs. Turpat 18 punktu vidēji, 10,7 reboundu. Viņš te bišķiņ izlaid pāris kaut kādu nelielu nogriezni, bet man liekas, ja jāizvēlās 2 no Austrumu konferences līderu komandas, tad Durants ir otrais spēlētājs, ko es tur lieku iekšā. Tev ir kaut kas pret viņu vai? Nē, viņš aizved tādu visdrīzāk breakout season. Jā. Viņš aizved savu breakout season, vai viņš ir All-Star kalibra spēlētājs?
labs jautājums. Man, teiksim, noteikti, bet tu man oponēsi, kad viņi ir pēdējā vietā šajā konferencē, bet man, teiksim, viņa vietā šobrīd uz doto brīdi un arī pēc pozīcijas Siakams. Ja viņi būtu astotniekā, es arī liktu Paskals Siakam vēl vienu iemeslu dēļ, tas būtu vēl viens ekstra spēlētājs, kur pēc tam pie tās pasaules komandas pielikt, bet 10 uzvaras 45 spēlēs. Es nedomāju, ka viņš tur tiks, bet mēs viņu varam tā kā, nezinu, savās galvās tā kā paturēt tā. Mums ir Mitchells, Cats, Durants, tas ir 3, mums vajag 4. Scotties Barnes no Toronto Raptors. Arī tas tur kādam spēlētājiem, es domāju, no Toronto ir jābūt rezultatīvāk pa viņu spēlē Ingrams, bet, manuprāt, tas komandas līderis ir Scotties Barnes, kurš tur dara visu. Viņš ir 20 punktu, 8 reboundu, 5,5 piespēles. Viņš ir tāds bloķētājs, stīlotājs. Un, ja man jāizvēlās ir viens no Toronto, es lieku Scottie Barnes. Jā, es piekrītu. Par Scottie Barnes es piekrītu. Es mainu Siakamu tur, bet Scottie Barnes piekrītu. Kaut gan 4. Kaut gan, zin kā, man īstenībā arī liekas, ka, ja mēs, teiksim, apspriedām Duram, tad es laikam apspriest arī Jalen Johnson no Atlantas. Tas ir nākamais, jā. Jo Trey Youngs nospēlēja tikai 10 spēles pirms aizmainīšanas. Jā, ar viņu komandu uzvarēja 2 pareizi no 10 spēlēm. Man liekas, ka 2 uzvaras, 8 zaudējumi 10 spēlēs Atlantai. Bez viņa komanda spēlē labāk un spēlē labāk primāri pateicoties Jalenam Johnsonam. Un ja mēs, protams, skatāmies uz All-Star, tur ir daudz tās kategorijas, kā noteikti, kurš ir All-Star spēlētājs, bet ja man vienmēr All-Star spēlētājs liekas ar vislielāko ietekmu uz savas komandas sniegumu. Un man liekas, ka ja mēs šajā kalibrā skatāmies, tad Jalen Johnsons noteikti iet All-Star kalibru spēlētājos. Piekrītu. Es viņu arī noteikti lieku starp rezervistiem. Ļoti universāls spēlētājs. Decembra mēnesī viņam bija triple-double vidēji spēlē. Un viņam, liekas, ir tikai Jokičam šajā sezonā vairāk triple-double nekā Jalenam Johnsonam. Arī tāds universālais. Un galvenais ne tikai uzbrukumā, jo tas triple-double, ja tur bumbas, piespēles, punkti, bet viņš ir arī ļoti labs aizsardzības spēlētājs. Tas mums ir 5. rezervists. Mums paliek vēl 2 vietas. Ja mēs skatāmies pēc tādiem komandu, man gribās no Orlando kaut ko ielikt, un tur es liktu Paolo Banchero. Viņš, man liekas, vienreiz jau ir bijis All-Star spēlē, viņš sezonas sākumā bija bijis traumēts, kaut ko izlaida, bet tagad ir atpakaļ. Jā, Paolo Banchero. Es lieku varbūt viņu priekšā Francam. Frants ir mazāk nospēlējis šajā sezonā nekā Banchero. Es neesmu baigais viņa fans tādā ziņā, bet es domāju, ka viņš tiks kaut kādā veidā atalgots un ielikts iekšā. Es ielikšu Francu. Es likšu Francu, jā, jo, ja godīgi, es esmu viņa fans. Man patīk, kā viņš performē primāri jau, protams, Vācijas izlasē, ko viņš sasniedz ar Vācijas izlases. Skaidrs, ka NBA All-Star sakarā visiem ir par to pilnīgi vienalga. Bet viņš ir arī... Es tagad tieši mazliet pretrunās ar sevi, jo pirms tam es teicu, ka primārais tas mans rādītājs ir ietekme uz komandu, bet skaidrs, ka tagad skatoties no NBA viedokļa, tai spēlē ir jābūt atraktīvai. Jā? Un Frants Vāgners, man liekas, ir ļoti atraktīvs spēlētājs. Viņš var spēlēt ar bumbu, viņš var izveidot situācijas, viņš ir atletisks, viņš varētu to spēli atsvaidzināt. Tāpēc, ja man jāizvēlas starp Banchero un Francu, kur, man liekas, ir, tur 51-49%, kurš varētu tikt, kurš netikt, tad es lieku uz Francu. Tā, mums ir vēl viens palicis, un zini, kas ir? Baigi no tām vadošām komandām Bostonā es īsti neredzu. Tur ir vairāk tāds komandas sniegums. Zini, kā visu laiku bija Bostonā, bija skaidrs Teitums un Browns. Ja, tur divi spēlētāji All-Starā un tagad nav. Tur pēc tam nāk Deriks Vaits un Pritčards, vai viņi ir All-Star džeki, grūti pateikt. Filadelfijā Embiids uz kruķiem, arī īsti ne. Miami tikai un vienīgi 8. un arī tur tāda grūta saprast. Normans Powells varētu būt, jā. Tas ir tāds viens, bet vai viņu ieliks? Jo Adebayo ir daudz izlaidis.
Kaut gan arī 36 spēles beigās viņš ir nospēlējis. Pavelam ir bišķiņ vairāk un 24. Nu, liekam Pavelu. Jā, es liekam Pavelu, jo Miami tomēr ir playoff komanda šobrīd, nu vismaz play-in, jā. Nu, 8. būtu playoffs, jā, nu. Pēc vecajiem rādītājiem 8. būtu playoffs, tad jā, es lieku Pavelu. Tas mums ir gatavs ar austrumiem. Un cik mēs esam ielikuši ne amerikāņus? Tu esi ielicis Francu? Nu, Banchero tur kaut ko atkal mēģina salabt ar itāļiem. Nu, kamēr viņš nenospēlēs, bet viņš jau var salabt, teiksim, viņam tā kā nebūs liegums iebraukt Itālijā, bet jau viņš jau nevar neko jau viņš samainīt vairs nevar. Viņš Amerikas izlasē spēlēs, viņš ir amerikāns, viss. Man liekas, mums paliek tikai vienīgie Francis tiek iekšā, tad Normans Pāvels, ka tik viņš nav jamaikietis. Tas mums būtu kaut kādā ziņā glābiņš. Normāls Pāvels ir amerikāns. UCLA. Nē, nu tas produkts, ir viens, bet vai viņam jau tur kādā... Dzīves Amerikā, jā. Un Karls Antonijs Towns ir Dominikānas republikas spēlētājs. Tā kā aiz ausīm viņi arī var pievilkt tā kā pie pasaules izlases, bet tas, man liekas, ir tāds... Nevajag. Es tev teicu, ka pasaules izlases ar Eiropas izlases varētu cīties ar Amerikai. Mums te nevajag nekādas vilkt aiz ausīm. Un zinu, kāpēc mēs viņu nevilksim, tāpēc, ka es te esmu paklausījies viņa intervijas YouTube, pat mēģināju atrast, kā viņš ar Dominikānas presi runā un vēl kaut ko. Dairis Bērtāns labāk spāņu valodā runā nekā Karls Antonijs Towns. Pavels ir dzīves San Diego, Kalifornijā. Tātad viņš ir amerikāns. Nu, ejam uz rietumiem. Mums ir sākuma piecinieks, tad mums tur Jokič, Vembijs, Lukas, Šejs un Karijs. Tur jau viss tur bez amīšiem maucam. Nu, es domāju, ka Kevins Durants. Jā. Kevins Durants ir rezervis. Antonijs Edvards. Edvards arī. To mēs liekam iekšā, tur jautājumu nav. No Audi arī. Avdija. Es lieku, bet tur, es domāju, ir jautājums. Viņš šobrīd ir 9. vietā Portlandā. Bet viņš spēlē, viņam arī ir milzīgs kāpums no iepriekšējās sezonas. Pareizi. Nu, viņam ir šogad 26 punkti vidēji, un viņš performē praktiski katrā spēlē. Un ja mēs skatāmies uz viņa statistiku pagājušo sezonu, Nē, viņš ir ļoti liela liecina, bet es tev saku, man liekas, ka te būtu, ja taisītu All-Star neatkarīgi no konferencēm, tad lai man piedod Austrumu, bet no viņam ir plus 10 punkti. Pagājuši gadu bija 16 ar astīt, šogad ir 26 ar astīt, 10 punktu kāpums regulārajā sezonā. 16,9 un 26,7, 9,5 punktu kāpums. Tas ir milzīgs. Viens no lielākajiem. Viņš varētu arī dabūt most improved spēlētāji kopā ar Duram. Mēs tieši komentējām tagad to vienu spēli, kam bija vislielākais, trešais lielākais tas punktu kāpums līgas vēsturē bija Aleksandram Vokaram no Atlantas. Viņam kaut kā 10 komats, cik tur tie punkti. Un Rollins no Milwaukee, viņam precīzi 10 punktu kāpums. Tā kā tas ir tāds, spēlētāji pirms tam. Janim ir bijis otrs lielākais 11 laikam, un CJ McCollumam ir visu laiku lielākais tajā trešajā Portlandas gadā kaut kādi 11 komats. Un viņi tajās sezonās tas ir stabilākie tie most improved player, bet mums šajā sezonā ir 3 tādi labi kandidāti. Bet Avdija, manuprāt, ja viņš tiek All-Star spēlē, tad tas lēciens, piemēram, vai tu no 6 uz 16 punktiem tu pieņemsim, vai no 16 uz 26 uz All-Star, manuprāt, no laba spēlētāja uz All-Star tas kāpums ir vienmēr grūtāks un tāds daudz nozīmīgāks nekā, pieņemsim, ka tev vienkārši iedod 10 minūtes vairāk spēlēt un jau 6 punktiem. Avdiju mēs liekam iekšā. Es vadīju U20 izlasi, un Eiropas čempionāts bija Tel Avivā. Un tas bija Deni Audi, tur bija Jāms Madars, man liekas, arī Zūsmans bija tajā izlasē. Jā. Viņi vinēja čempi, un tur ažiotāžu par viņiem to, ka tajā U20 bija milzīgi. Tā bija 99. gadu izlase, man liekas, Audi ir 2000. gads, tur Madars, Audi vispār ir 2001. gads pie 99. gadiem, Madars laikam ir 2000. Zūsmans bija 99. Kaut kas tāds, viņiem tur tas miksls diezgan liels bija tajā U20, bet viņiem ažiotāžu bija milzīgi, uz katru viņu spēli gandrīz bija pilna arēna. Viņi tos lielās spēles spēlēja nevis Maccabi Tel Aviv, bet Hapoel, man liekas, arēnā. Toreiz vai Maccabi, vienā no arī lielo komandu arēnām. Un ceturdaļu finālā
ceturdaļfinālā, man liekas, vai pusfinālā, vienā no pirmsfināla play-off kārtām, vai no ceturdaļfināls vai pusfināls. Viņi vinēja, Audi dabūja arī tajā Champion MVP, viņš tur bija līderis, bet viņš uzmet sodus kaut kāds 7-3 tajā spēlē. Viņam nākamā dienā, zin kā jauniešu čemps, tur kā sākās ceturdaļfināls, pusfināls, fināls, 3 dienas pēc kārtas. Un viņi vinēja, visi brauc uz viesnīcu ēst, un Audi palika 45 minūtes ar koču mēs sodu metienus. Pēc uzvarēt maču, un tas, ka tev nākamā dienā ir nākamais mačs, lielais, un tas parāda to viņa ļoti lielo fokusu un raksturu un prasīgumu pret sevi, un es domāju, ka tas ir viens no iemesliem, zin kā bieži jau vien mēs gribam domāt, ka viņš ir super talantīgs un viss viņam ir dzīvē iedots, un tāpēc viņš tur ir, bet šādas mazās lietas noteikti savalkās kopā. Vienu šādu epizodu tur, vēl kaut kur. Beigās tu saproti, ka viņš ir ļoti, ļoti prasīgs pret sevi, nedod sev atlaides un spēj pats sev motivēt, jo es runāju ar to koču un to treneru, un viņš teica, ka neviens viņam nelika to darīt. Nav tā, kāds viņam pienāca, tu uzmet slikts sodas, tu esi baigais prospekts, davai uzmet viņš pats, palūdza, palika, pēc tam vēlāk atbrauc ar taksi uz vakariņām, paēd augstas vakariņas. Tāpēc, kad bija jāpiestrādā pie sodu metieniem. Nē, pa viņu es ar kaut kāds skatījos kaut kāds YouTube video, ka viņš arī starpsezonā ļoti nopietni, jo šobrīd tā kā NBA spēlētājs ļoti nopietni strādā, to arī viņi, teiksim, individuālais sniegums Portlandā. Portland vēl jauna komanda, viņiem tur ir visas iespējas progresēt. Klaus, LeBrons James. Būs viņš. Viņam līgums. Viņam ir līgums, un viņam... viņš ir arī spēlē, viņš ir pelnījis ar visu šito, un Lakers tomēr 26-16, 5. vieta rietumos, un es domāju, ka nevar pagaid, tāda LeBrons James... Tev ir jānovērtē tas, ka spēlētājs 41 gada vecumā 22,5 punkti, 6 atliekošās bumbas, 7 rezultīvas piespēles. Tas ir viņa 22. gads NBA. Un visas šīs sezonas viņš ir bijis dominants tajās komandās, kur viņš spēlē. Un ja jau mēs reiz runājam par All-Staru, kurš nav šobrīd tendēts primāru sportisko principu, tad šis ir tāds... Paldies pateikt un novērtēt to viņa ieguldījumu un cik viņš ilgi ir bijis NBA viens no galvenajiem apspriestajiem spēlētājiem un varbūt pat mazliet avansā, bet ja kādam var te kaut ko iedot avansā, no šogada All-Starā, tad tas ir viņš un tas arī Karijs šogad ir nopelnījis. Es neteiktu, ka viņam ir avansā, viņš spēlē arī ļoti, ļoti pārliecinoši un visdrīzāk pārāk pārliecinoši savam vecumam, bet Lebronam, plus vēl komanda arī, ja komanda tur vilktos kaut kur pārpakš, tad teikt, viņš tur kāds garbage points un garbage taimā spēlē, bet nē, komanda spēlē labi, viņi ir ar pozitīvu bilanci 26-16, tāpēc es domāju, ka Lebrons ir. Tā mēs esam ielikuši 4, mums ir Durants, Lebrons, Edvards, Avdija, mums ir vēl 3. Mums ir tie neamerikāņi. Man ir viens, ko es gribu ielikt. Te būs tagad īpatnē tāda situācija. OKC, pagājušajā gadā viss bija skaidrs. Viņiem bija Šejs un viņiem bija Jēlens Viljams. Viljams tagad ir traumēts, un manuprāt, 2-3 sezonas viņš būs ārā. Viņu varētu arī nelikt, un viņš bija sezonas sākumā traumēts, tā kā viņam spēles nepietiek. Čets Holmgrens ir otrs rezultīvākais spēlētājs OKC. Un pēc tā kā komanda spēlē, viņš būtu pelnījis. No San Antonio ir tikai viens, kas arī viņiem ir 3. labākā bilance. Mums ir Devins Bukers Phoenixā, kurš ir tā kā arī jau tā kā standartā vienmēr ir bijis tajos rietumos. Ar savām botām tu nevari nebūt All-Starā. Jā, un es gribu īstenībā ielikt Džamalu Murray no Denveras Nuggets 3. vieta rietumos, 26,7,5 bumbas, rezultīvas piespēles, karjeras labākie statistikas rādītāji viņam. Un tas būtu mums vēl viens kanādietis, kas varētu pasaules komandā spēlēt. Es arī lieku Džemalu Murray. Tas būtu ko tas, ko Holmgren saka? Holmgren mēs liekam iekšā? Neliekam, es personīgi Holmgren neredzu All-Star gameā, cepuru nost viņam, bet, manuprāt, viņš nav All-Star kalibra spēlētājs. Viņš ir labs spēlētājs. Otrkārt, viņi baigi uzreiz var izmantot, kā postā uzreiz pret viņu spēlēt jebkuru pozīciju. Es domāju, tieši par to viņi uz All-Star spēli izdomā. Visu uzreiz.
skautingā tur baigi par viņu stāstīs. Bet es lieku Alperinu. Šenguns. Jā, es lieku Alperinu, viņam ir laba sezona, komanda labi spēlē, viņš tur ir stipri dominants spēlētājs šogad līgā, 21,5 punkti, 9 atlikošās bumbas, 6 piespēles. Jā, tāds spēlētājs, viņš ir baby Jokic, mazais Jokic. Jā, es piekrītu, ja viņš būtu, bet pa viņu arī jautājums, vai viņš uz to All-Star spēli būs vesels, bet pēc tā snieguma liekam. Problēma beigās būs NBA, ka viņiem būs jāizvelk tas viens vēl kaut kā 2 tie pasaules džeki, un beigās būs tas Jakams jāliek iekšā, vai tā mums ir vēl viena vieta palikusi. Mums ir pietiek tie pasaules džeki. Ja mums ir Marējs Šenguns, Avdija, tas mums ir 3, un tur jau ir 5 jau sākuma pieciniekā Jokičs, Vembijs, Lukas Šejs un Jānis. Tādā ziņā pietiek, un tad ir jāsadala tikai tie. Bet mums ir vēl viens no rietumiem. Vai tu pa Bukeru piekrīti, ka Bukers iet iekšā, vai mēs meklējam kādu no San Antonio? Vai... Es lieku, lai interesantāk padarītu to All-Star game. Un ņemot vērā, ka mums, man liekas, neviens nav no Clipperiem. Jā. Ieliekam Krisu Polu par to, ka viņš tur sastrīdējās ar visu to komandu. Viņam ir jātiek atpakaļ. Lai ātrāk ir, viņš tur arī tos visus paņems pie dziesmas. Tajā fanu balsojumā augstu bija Kavaja Lenards, bet tagad viņi nostrādījuši tie Clippers un Hardens spēlē ļoti labi. Tāpēc saknoties Rietumu konferenci daudz vairāk, teiksim, tādi spēlētāji, kam tur būtu bijis jābūt. Domāju, teiksim, Jimmys Butlers arī būtu noteikti kandidāts, viņš nebūtu satraumējies. Viņš būtu kandidāts. De'Arons Fox no San Antonio, Jēlens Viljams būtu spēlējis, viņš būtu tas Thompsons no Houstonas spēlē ļoti labu sezonu. Daudz. Individuāls, protams, sniegums jau ir Laurim Markkanenam. Super, teiksim, individuāls sezona labi, bet Jūta spēlē ļoti slikti, un es domāju, ka viņš tur netiks. Es laikam palikšu pie tā, ka Devins Bukers būs. Un tu lietas no Kris Pols vai Devins Bukers. Tas mums ir lielais jautājums. Tā. Kurā? Charlottes Hornets ir otrā konferencē. Es gribēju likt Konu Knopelu, jo es pirmo reizi dzirdu tādu spēlētāju. Kons Knopels, viņš pirmo reizi, man liekas, kopš tur Larry Bird laikiem ir kaut kāds rukijs, kurš ar tādu procentu un kaut ko tur, nebijis snipers šobrīd rukija sezonā. Un es domāju, ka mēs viņu All-Star weekendā redzēsim. Viktorīnā bez vārda, bez nekā nolikt šito tikai bildi un paprasīt, ko viņš labi dara laukumā. Es domāju, ka 99 no 100 spēlētēm atbildētu, ka viņš ir snipers. Jā. Tā kā, viņu mēs redzēsim tajā Rising Stars tajā spēlē noteikti tur. Jā. Tā kā, ko mēs būsim ar šo aizraujošo... Nē, pagaidi, ko mēs ielikām? Vai Bukers, es saku Bukers, tu saki Kris Pols, vai tu meklē vēl kaut ko? Nē, es lieku Bārdu. James Hardens. Jā, lai Bārdu. Vai Hardens vai Bukers. Tā kā pastīsimies. Bārdu jau no Clipperiem neviens nav, un es lieku Bārdu, jā. Ok. Pat tagad mums ir tas 13. 15. februārs, tas ir tas weekends, kad tās zvaigžņu spēle būs no svētdienas uz pirmdienu. Ir daudz neatbildētu jautājumu par šo zvaigžņu spēli, bet vienu es tev varu apsolīt. Es viņu nestīšos. Jā. Es domāju, ka es viņu tiešraidē arī nestīšos, bet kaut kāds highlights es noteikti gribēšu redzēt un kaut kāds tos savilkumus, vai pēc tam es tur noteikti apstīšos, kā es to parasti esmu pēdējos gados darījis. Es vairs nevaru tās naktis palikt augšā un skatīties. Nav vairs tie gadi, jā? Nav. Tā kā tā. Dosimies pie Užaunieku, ne? No NBA All-Star mēs pārceļamies tepat Latvijā, kaimiņos, pie Ventspils, netālu. Starp citu, šis, pa ko mēs runāsim, tas arī ir All-Star spēļu produkts kaut kādā zināmā mērā. Jā. No tāds arī no tik labi, kā mums ar tām All-Star spēlēm, teiksim, Latvijā un Latvijas-Igaunijas līgā gāja, tad atmetās. Atmetās. Man īstenībā, ja godīgi, vislabākais, labi, es tur pats piedalījos, varbūt tāpēc man tas liekas labākais, jā, bet vislabākais tāds produkts bija 1 gadu pirms sākās Latvijas-Igaunijas līga. Bija All-Star Games starp Latvijas visu spēlētājiem un Igaunijas līgas spēlētājiem. Jā, bija tāds, jā. Bet tas bija Latvijas-Igaunijas līgas kaut kā pirmajā sezonā. Nē, tas bija 1 gadu pirms. 1 gadu pirms sākās Latvijas-Igaunijas līga. Igaunijā sataisīja All-Staru un Latvijā uztaisīja All-Staru. Un tad viņi savā starpā Saku arēnā mēs izrubījāmies. Tas bija forši. Tas bija interesanti. Un tur bija tāds azarts, tāpēc, ka latvieši Igauni savā starpā, Igaunijas toreiz tajā sastāvā bija kaut kā 4 latvieši arī spēlēja
Tur no mums bija no Valkas, tur bija Leimis, Robs Freimans un Kristaps Miglnieks. Man liekas, vēl kāds bija latvietis no Kaleva vai kur vēl tajā laikā bija latvieši. Bet viņš bija tāds, zin kā, gribējās pamērīties džekiem, kurš tad ir jaudīgāks, kurš ir stiprāks, un viņš bija forši noorganizēts. Tallina, forši pilsēta, kur tas notika, un tas bija tiešām augstā līmenī, un tas, man liekas, arī skatītājiem toreiz bija interesanti. Un viņi tur bija pilna arēna. Jā, man liekas, ir bijuši kaut kādi pirms tam latvieši pret leģionāriem, visāds tāds, bet... Jā. Bet trūkst tā spēlētāja kapacitāte un skaidrs, ka šobrīd. Protams, un kādreiz tur bija austrumu rietumu, tas parasti izvērtās tur Vefs pret Ventspili, tur ar plus kaut kādu 1 vai 2 ekstra spēlētājiem. Tā kā tas Kauls jau šobrīd, kura laikam 4. vai 5. gadu. Es nezinu, vai tam Kausam būtu, vai viņš tiešām ir tik plaši jāspēlē, kā viņš ir, ka tur, teiksim, viss tās pirmās kārtas, ka tur praktiski kaut kāds pat sporta skolas komandas tur piedalās, un pēc tam, jo tur tie pirmo kārtu spēļu rezultāti tur ir bijuši, ka tur Vefs Rīgas juniori vinēja tur pa 70 punktiem, un tur Valmiera pret Bausku, tur, man liekas, tajā 2. vai 3. kārtā pirmās kaut kādas līdzīgās spēles, ka tur Lūknapi Bukiem tika pāri. Pagarinājumā pa 2 punktiem, jā. Jā, kaut kāds tur pāris, tur Jēkabpils ar Ogru laikam pirmo puslaiku nospēlē līdzīgi. Plus 15, un tad Nelsons Ogrē 3. ceturtajā. Bet pēc tam jau, tā, kad ļoti, ļoti paredzams tas viss ir līdz tam pirmajam. Es pat to zinu, kā varbūt kaut kādā ziņā, ja mēs skatāmies, manuprāt, viss teiksim, tāds prestižākais un varbūt tāds plaši pazīstamais kauss Eiropā ir Karaļkauss Spānijā, kur, teiksim, 8 labākās komandas pēc 1. aprīļa viņā piedalās, no 18, tā kā mazāk kā pusi, nevis tur piedalās visi, kam nav slinkums un visi, kas grib spēlēt, bet tu to vietu tajā kausā izcīni, tad pieņemsim šeit arī, nezinu, varbūt, ka 4 labākās komandas vai kaut kāda. Bet, teiksim, tie ceturtdaļfināli jau bija tādā ziņā, principā atkal visas tās augstākās līgas komandas, un viena komanda no Ramirenta līgas, tur, teiksim, tas 8. izveidojās, un beigās tās spēles bija ļoti interesants, un tas lielās līgas komanda ir izsist ārā. Skaidrs, ka Kauss ir šogad fantastisks produkts. Jā. Mums ir bijuši ceturdaļfināli, kas ir 3. kārta. Ir 2 no viņiem beigušies 2 spēļu summā ar 1 punktu starpību, ko vēl vairāk var vēlēties. Jā, praktiski ar pēdējo metienu Ausei fantastisks metiens no otra laukuma gala. Sezonas, es domāju, top 1 epizode. Jā, es nezinu, kam jānotiek, lai to pārsvēt. Jā, finālā jāiemet Bazars tur 7. spēlē. Bazars 7. spēlē, tu ieliki tas noteikti pārsistu, jā. Vīnāja čempionu titulu ar to, bet jā, Ausēja. Tāpatās arī universitāšu duels, jā, kur pirmā spēlē, abās šajās spēlēs bija 11 punkti. Pirmā spēle tika atspēlēta, tad pēc tam atkal intriga viss. Rīgas Zeļiem ar Liepāju arī bija ļoti labs duels, jo Liepāja pirmo maču vīnēja izbraukumā, tad mājās, pie tam vēl tur Zeļi atspēlējās pirmajā mačā no lielākiem daudz mīnusiem un aizbrauc mazliet cerīgāk uz to otro maču, un tad arī tur līdz pat ceturdaļas 4. vidum bija vēl uz nažiem tas mačs, jā, un arī, protams, nestojas uz to, ka varbūt 2 spēļu summā netika līdzīgi, bet tas, ka čempioni tiek izsist jau ceturdaļfinālā, tad neskatoties, kā tas notiek, tas arī ir interesanti, un tā ir liela ažiotāža, jā, jebkuram skatītājam. Un tāpēc ceturdaļfināla fantastiski šobrīd, jā, un tas produkts ir tiešām sev piedāvājis kā ļoti kvalitatīvu šogad un interesantu, un skaidrs, ka Kausam ir jābūt. Kādā formātā, tas jau ir cits stāsts. Es piekrītu tev, ka tās pirmās kārtas viņas ir ķeksīši pēc, viņas ir neinteresantas un viņas ir bez lielas ažiotāžas, it sevišķi tur, kur spēlē tur 2. pret 3. līgu, nevienam jau īsti nav starpība, vai tiks tur 1 vai 2 pretī pret Ventspili, jo zina, ka viņi pēc tam tāpatās dabūs smagi iekšā, un tas pārsteiguma moments, būsim atklāti šogad vienīgā komanda, uz kuru varēja kādu no LBL2 komandām aizcerties arī tikās, jā, un arī aizķērās. Jā. Es neticu, ka kāda cita šobrīd Latvijas-Igaunijas līgas komanda pat līdzīgi būsim vēl gudīgi pie tā, ka pastamies tajā 2. spēlē, tur leģionāri iemet, universitātes leģionāri iemet punktus. Tad tur viņiem bija tajā sastāvā, man liekas, konkrēti tajā spēlē laukumā bija Francis Nēlands, kurš visu sezonu spēlē LU komandā. Tad bija klāt Werners Drāva no Mārupes, Ailis no Mārupes. Principā,
arī viņi tur aiz ausīm pievilkt, principā, LBL, Latvijas komanda. Tā, principā, vairāk atbild pēc tā sastāva, principā, kas tur bija. Tāpat tur Otto Bergmans, 18-gadīgs, ja Džeks, tur spēlē. Tā kā, viņiem, es domāju, noņemt tos leģionārus no tiem latviešu džekiem vēl būtu jāapcīnās tajā LBL-ā, lai tur varētu vinēt. To mēs tūlīt ķeramies tam sērijām klāt, bet par tām sākuma sērijām tas ir jautājums, ko es gribēju pabeigt par tām pirmajām kārtām. Tas ir jautājums, vai kādam tam ir pievienotā vērtība. Ja kāda tam visam ir pievienotā vērtības. No sportiskā principa, ja tu gribi parādīt saviem džekiem, kāds ir tas līmenis, kāds spēlē Latvijas Igaunijas līga, ja varbūt dažreiz viņiem liekas, ka tur skatoties pa televizoru, tas izskatās tik vienkārši, ja? Varbūt. Tad ir varbūt pilsētai, teiksim, tur Bukiem, Bauskai, Jelgavai, nezinu, vēl tās lielas Saldumi, ja? Tās lielākās LBL2 ar lielākajām tradīcijām komandas Jēkabpilī, ja? Kas tur jau ilgi spēlē. Varbūt, ka viņām tā ir liela ažiotāža, un varbūt, ka tas tiešām tam klubam dod kaut kādu pievienoto vērtību, teiksim, tur uz Jēkabpili atbrauc Ogre, ja? Un tad ir liela ažiotāža, un tad Jēkabpils ar viņiem pacīnās, ja? Tas, vai tur uz Bausku, Valmieru atbrauc, jo brauc pie tiem LBL2 klubiem, ja, un spēlē pie viņiem. Ja tas dod pilsētai, ja tas iedod tādu pozitīvu grūdienu un tādu labu draivu tam visam tālākajam stāstam ar šo klubu, ar jauniešu sistēmu, ar pilsētu, ar basketbola tradīcijām šajā pilsētā, un ja jaunieši iet un skatās, un viņiem tā ir iespēja redzēt to LBL1 klubu, lai ir. Tad tam ir jēga. Teiksim, Rīgas junioram spēlēt pret VFU visdrīzāk pilnīgi bezjēdzīgi. Bezjēdzīgi, tur ar nekādu pievienotā vērtību. Tribīnas pustukšas tiem junioriem tur, es domāju, viņi arī bez tās spēles saprot, ka viņiem līdz tam VF Rīgai vēl krietni tālu tam VFam tur ir arī tikai jāatcitās. Viņi varbūt tajā dienā varēja kaut kādu ekstra treniņu uztaisīt un pagatavoties kaut kādai nākošai, tur, teiksim, svarīgākai spēlei. Teiksim, ko traumu risks un vēl kaut kāds. Es teiksim, ļoti skeptiski skatos uz to pievienoto vērtību, ka tur atbrauks uz pilsētu kaut kāda tāda un tāda komanda. Nav jau tā, ka tur tribīnas gāž riņķi, nav tā, ka tur kaut kāds, biļešu ieņēmumi kaut kādi baigie vai kaut kas. Atnāc, tāds tā kā karnevāls atbrauc vienu dienu, aizbrauc un viss. Tu vari varbūt pēc tam kaut kur, saviem čomiem stāstīt, mēs tur spēlējām tur pret to, un man tur sanāca varbūt kaut kas tas, bet tāda kopējā tāda, es skeptiski saku, varbūt tas ir tikai mans tāds personīgais tāds viedoklis, bet skaties, tas ir sporta spēļu tādā ziņā kaut kāds posts tāds, tu vari atļauties iet un spēlēt. Piemēram, iedomājies Rīgas juniori, tur 17, 18 gadīgs spēlētāji, viņi var atļauties, sporta spēlē un aiziet un zaudēt pa 70 punktiem VF Rīga komandai. Bet, piemēram, un tad tur varam domāt, tur džekiem tur varbūt kaut kāda, laba skola vai vēl kaut kas, bet, iedomājies sev, ja tu būtu tagad karatē treneris un kaut kāds, vai boksa treneris, tu arī vēst 17 gadīgos, tur zinot, ka viņus tur izsmērēs, tur vienkārši arī, ķipus tādu labu skolu aizvest viņus. Tur nekad tā nedara, bet sporta spēlēs visi tā kā ir gatavi lekt to 2-3 līmeņus augstāk un kaut kādas tādas jocīgas kaut kādas spēles spēlēt, kur, nav nekādu variantu, bet, es uz to kaut kā vienmēr tā paskatos, un man tas liekas bišķiņ īpatnēji. Es tev piekrītu par to, ko mēs runājam par Rīgas junioru, par jauniešu komandām, par tām komandām, kas ir varbūt fānu klubi, kas ir sporta skolas, ka viņiem šo kausu nevajag. Viņi labāk nospēlēt, uztaisīt mini turnīru savā starpā vai trenētos, gatavotos savām spēlēm, jo šis ir bez jebkādas pievienotos vērtības nevienai, ne otrai komandai, ne arī pilsētē. Tur, teiksim, es nezinu, jāpaskatās tagad to kalendāru, bet cik tur kaut kādu fānu klubu spēlēja, teiksim, es nezinu, Valmieras vai Zēļu otrās komandas spēlēja to kausu, es jau vairs neatceros, bet teiksim, tam nav jēga, ja? Bet, ja mēs runājam, teiksim, paņemam tā pliki to Ogres un Jēkabpils sēriju.
Jēkabpilī ir atzīmes basketbols, Renāra Magona, liela iniciatīva, un tur vēl vairāk iesaistīto cilvēku iniciatīvu, viņiem ir atzīmes basketbols. Viņi uz to Užaus kausu paņēma klāt Mikus Sokolovu, Viņi šobrīd ir vinējuši LBL3, pacēlušies uz LBL2. LBL2 droši vien ir medaļu kandidāti, vieni no. Viņi pirmām kārtām sanāk daudz cilvēku, Jēkabpilī basketbolu mīl, ir tur sanācis strādāt, tur ir fantastiski cilvēki, fantastiski fani un visi vienmēr ir pozitīvi un atbalstoši. Viņi savāc praktiski pilnu hāli. Atnāk arī tie cilvēki, kas dod naudu. Gan privātie sponsori, gan mērs, tur, teiksim, pilsētas, Viņiem tas ir liels notikums, un viņi vēl puslaikā ir vadībā pret Ogri. Un tad nākamās sezonas viņiem būs vieglāk šo visu būvēt un prasīt, jo būs tāds ļoti pozitīvs notikums bijis, ka mēs pasitāmies mājās ar Ogri, un tev jau svarīgi ir, kāds tu pagriezies, un tur, teiksim, 100 sporta skolas audzēkņi. Un tajā Jēkabpils komandā spēlē 2-3, kas viņus trenē ikdienā. Kas ir viņa treneri. Un tad viņi var aiziet nākamā dienā uz to treniņu, un tas audzēknis uz viņu skatās pilnīgi ar citām acīm, un viņš grib trenēties ar citu dēksmu. Un tas viņus pavelk, tas viņiem iedod tādu cerību, pārliecību, un tas viņiem iedod to grūdienu, ka viņi dara pareizas lietas tajā Jēkabpilī. Ja tas ir basketbola popularizēšanas, jauniešu iesaistis, jauniešu motivēšanas un jauniešiem parādīt, kāds tas basketbols ir augstākā līmenī, un parādīt, ka tomēr tam trenerim vēl pulveris ir diezgan sauss, un ka viņš var vēl uzsisties ar tiem Latvijas-Igaunijas līgas klubiem. Tad tas ir forši. Ja tas ir vienkārši tur 10 cilvēku zālē un dabūt -50 un ķipi pateikt, ka tas ir jaunietim baigā pieredze dabūt elkonu sānos, nē, viņam pilnīgi pietiek ar LBL2, tur elkoņi lielajās komandās LBL2, kas ir veču komandas, tur pietiekami, ne, tur Vērs neiedos baigi lielāku elkonu, kā iedot Bauskā Medis vai Jēkabpilī Renārs Magona ar Arnoldu Helmanu, tur elkoņi pietiek, ko dabūt jaunietim. Tāpēc katrai komandai savādāk tā situācija, manuprāt. Tādā ziņā, jā. Bet, man teiksim tā, pastoties, kā interesanti, man kā skatītājiem, interesanti, ja es tur neesmu iesaistīts tā kā personīgi, tur tā kā konkrēts komandas atbalstītājs, vai tā kā tur jauniešu gadījumā, protams, tur vecāki skatās, tur ko draugi un draudzenes tur skatās. Bet, interesanti, tev sacensības ir tad, kad tev ir divas līdzīgas komandas spēlē. Un tad, principā, šitā ir tā pirmais etaps, kur, tās komandas spēlē līdzīgākas. Jā, no sportiskā viedokļa, protams. Lielākais pārsteigums studentu derbijas pirmo reizi Užaus kausa vēsturē, kāda no otrās divīzijas komandām ir pārvarējusi 3. kārtu, iekļūsi pusfinālā. Un tā ir RSU VF Rīga. Cik priecīgs es par to, ka tieši RSU Rīga tie ir. Tev ir tā kā bišķi tāds, siltāks jūtas. Baidzētu būt pret to komandu. Es neesmu bēdīgs. Jā. Noteikti, jā. Bet svinēt es negāju pēc šīs uzvaras, bet es neesmu bēdīgs. Malači, cepur nost, man prieks, protams, bijusi komanda, man prieks, ka viss turpina darboties, attīstīties un veidoties. Lielākais pārsteigums noteikti, ka RSU VF Rīga komanda tiek Užaus kausa pusfinālā. Pirmām kārtām tas, ka viņi pārspēja savus teorētiski pamatklubu, Fānklubs ir aizgājis audzēknis ir pārspējis treneru skolotāju, bet kopumā paņemot to situāciju, neņemot to, ka viņi tur aizgājuši priekšā, protams, neobjektīvi, bet aizgājuši priekšā Ogrei, Liepājai un VF Rīgai, iepriekšējo visu gadu čempioniem Užaus kausā. Kopumā paņemot to situāciju universitāti pret VF, pret RSU, liels notikums, liela ažiotāža, liels pārsteigums un kaut kāds tāds liels produkts tam, ka paskaties studentu derbijas un otrās līgas komanda pārspēja pirmās līgas komanda, tiek pusfinālā un tāds labs grūdienis basketbolam, vai vairāk tomēr mazliet nabadzības rādītājs tam, ka šobrīd otrās līgas komanda var pārspēt to Latvijas-Igaunijas līgas komandu? Es domāju, ka pa bišķīm no abiem diviem, teiksim, tas RSU, viņi, man liekas, ir tāda, šitas ir tas viens no pirmajiem gadiem, ka varētu teikt, ka es sāku redzēt, ka tur ir tāda sadarbība,
arī ar lielo komandu, kad tur bišķi tie spēlētāji, tur pastaigā uz augšu, uz leju. Ja? Teiksim, man liekas, pagājušā sezona tur īsti tāda varianta nebija. Tur, man liekas, varbūt pat beigās tur Soldatēnoks, man liekas, ka tika pilnībā nosūtīts laikam uz leju, tad arī varbūt arī palika tur. Bet tur tā nebija tā. Man liekas, tur bija tā kā tomēr atsevišķi. Tur vienīgais, kas tās komandas, man liekas, saistīja, bija tas, ka VF tie 3 burti bija gan vienā, gan otrā. Tagad, man liekas, tur varētu būt tā, ka tur varētu sākt veidoties kaut kāda tāda pēctecība, ja, ka tur, piemēram, jaunie spēlētāji no lielās komandas nāk lejā, un tā var būt tāda komanda, kas būtu tāds pakāpiens uz to VF Rīga lielo komandu kaut kādiem jauniem, jo tur tas kodols, tie līderi, tie ir tādi U20 spēlētāji šobrīd, kas pagājušajā gadā pabeidz sporta skolu, ja tur Vāvers, Ozols, tur Rihards Fortiņš, Feldmanis, jā, tie, kas ir Latišovs vēl sporta skolā būs 2 vai 3 gadus. Viņš ir krietni jaunāks, bet U16, ja, teiksim, viņš bija spēlētājs pagājušajā gadā. Bet tādi jauni spēlētāji, kas, kur, teiksim, arī kaut kāds treniņu process notiek, nevis tur tikai tā kā lielā daļā, piemēram, tai Rāmerentu līga komandā ir tikai, aizbraucam un uzspēlējam, ja, bet tur ir, teiksim, reāli. Tas ir tas, kā tur arī vajadzētu kaut kādām komandām, teiksim, strādāt. Un ja tos spēlētājs saka, noņem tos universitātes leģionārs no STLU, un tad es neredzu tur nevienā punktā, kur, teiksim, universitāte šajā sezonā ir, teiksim, ar tiem vietējiem spēlētājiem daudz pārāk par to RSU. Tā kā, kaut kur soli spēruši uz priekšu ir RSU, un savukārt kaut kāds bišķiņa atkritiens varbūt atpakaļ. Jā, pirmām kārtām liels prieks, jā, kā jau tu man te mēģināji pabikstīt. Protams, ka prieks par RSU VF Rīgas sasniegumu. Tas ir liels sasniegums organizācijai. Liels arī solis uz priekšu. Un tas parāda to, ka ir progress. Otrkārt, liels prieks par Māru Gulbi, kurš ir pirmajā gadā kā treneris uzreiz ir apliecinājis savas vērtības, savu varējumu un savas kvalitātes. Jā, gan LBL2, labi, LBL2 tur šogad viņiem izskatās, ka maz ir konkurenti, bet playoffā noteikti viņi būs tādā regulārā sezonā, viņa konferencē tie konkurenti ir diezgan maz, bet tāpatās viens zaudējums jau ir Salaspilī, bet playoffā noteikti būs vēl interesanti un būs jāpacīnās. Neteikt, ka viņi ir izteikti LBL2 favorīti šobrīd bet neteikti izteikti. Es bišķi tā novēros, tās komandas, kur ir spēlētājiem atbilstoši, pieņemsim, teiksim, meistarība, kas, teiksim, varbūt tiem jauniešiem, kas tur spēlē, viņiem varbūt tā meistarība vēl līdz galam nav. Un savukārt kaut kādiem tur ir tās veterānu komandas, kas vienkārši nevar paskriet. Tad šīs te komandas, tās studentu komandas, ja, kur tā meistarība vēl ir, un viņi vēl ar vienu var paskriet. Tā ir, priekš LBL2, tā jau ir jau tāda ļoti, ļoti, kā saka, nāvējoša kombinācija priekš pretiniekiem. Jā, bet LBL2 noteikti būs vēl interesants playoffs. Skaidrs, ka kā LBL2 ir tāda līga, kur tu pēc regulārās sezonas to komandu nevar ne norakstīt, ne šausmīgi pacelt uz augšu, kā jau nekur nevar to izdarīt, bet LBL2 mazliet izteiktāk, tāpēc, ka bieži vien tomēr spēlētāji brauc pēc darba, tur noguroši, netik motivēti, ja viņi zina, tur, teiksim, tādi Jelgava, Kandava, Salaspils, tāpat Bauska, viņi zina šobrīd, ka viņi būs playoff, tur viena vieta augstāk, zemāk, viņiem baigi neko tas neizšķir, ja? Bet tomēr sākoties playoffam, viņi spēja ieslēgt to bišķi citu līmeni un citu robu, jo tur tie spēlētāji ir pieredzējuši, viņi ir spēlējuši Latvijas-Igaunijas līgā, viņi zina, kā uzvarēt mačus, viņi zina, kā spēlēt atbildīgos mačos. Viņi pa regulāro sezonu ir atkal tikuši sportiskajā formā, kas pavasarī ir atlaist, tāpēc bieži vien tajos pirmajos apļos tie veterāni tādi tur sarkaniem vaigiem un vēl bišķiņ stēn. Es piekrītu. Tāpēc ir vajadzīgi spēlētāji, kas var tos mačus uzvarēt un kas var uztaisīt. Un tur mēs arī nonākam līdz tam RSU VF Rīgas un LU duelim. Pirmām kārtām man trūka mazliet hypes ap šo duelu. Es viņu neredzēju, es viņu nejūtu. Nekur nejūtu to, ka tas būtu liels sasniegums un liels pārsteigums. Vairāk es jūtu tās LU bailes, ņemot vērā, ka šajā sezonā iet tā, kā iet Latvijas-Igaunijas līgā un ir liels problēmas ar sastāvu veidošanu un nokomplektēšanu pat uz spēli. Ja? Neesmu redzējis, man liekas, nevienu maču šo sezonu, kad LU iziet 10 spēlētāji laukumā. Tad vairāk tās bailes un nedrošības sajūta par šo duelu
nekā to lielo ažiotāžu, ka tagad 2 jaudīgi klubi izrubīsies, bet drīzāk, ka viens tāds it kā teorijā jaudīgāks no lielās līgas mazliet ir nobijies no tās otrās līgas kluba, un tas otrās līgas klubs to jūt un izmanto. Ja? Tas man ir tā pirmā sajūta, jo man ļoti patīk tas, ko Žans dara un vispār LU šobrīd dara ar šo projektu, jo šim projektam vajadzēja svaigas asins, vajadzēja jaunas vēsmas, un tas, ka šobrīd tiek ņemti spēlētāji, ārzemnieki piesaistīti, un pēc tam caur viņiem cenšas izaudzināt tālāk to sistēmu un viņus tālāk kaut kur aizlaist, un viens pirmais piemērs jau ir, ja, Samuels Anu Itunu Dare Adevunmi ir devies uz Rīgas Zeļiem, ja, pāris spēles pārliecinošas Latvijas universitātē un devies uz Zeļiem. Viņš gan nav gluži tāds 20 gadnieks, kas atbrauc savu pierādi. Viņš Austrālijā spēlēs, ļoti labi koledžā spēlēs, vēl kaut kur ārzemēs spēlēs, uz citiem neatceros, tā ka viņš ir tāds spēlētājs, kas vienkārši atgriezās tajā kvalitātē, kurā viņam vajadzētu būt, bet caur LU, ja. Bet nu šogad LU tomēr ir liels problēmas. Viņiem ir liels problēmas ar sastāvu nokomplektēšanu, ir daudz traumas, regulāri tur spēļu laikā 3, 4, 5 spēlētāji ir treniņtērpos un nevar piedalīties. Skaidrs, ka šāda komanda ar 8, 9 spēlētājiem spēlēt ir ļoti grūti. Viņi grib spēlēt ātru, agresīvu, fizisku basketbolu, un tad viņiem ir pēkšņi 7, 8 spēlētāju rotācija, un viņi to vienkārši fiziski nevar izdarīt. Ja? Otrakārt, vietējie spēlētāji, tā kā jau tu teici, viņi nav šobrīd ne ar ko priekšā, un varbūt pat ir aiz mazliet tiem spēlētājiem, kas ir pievienojušies RSU, un beigās tie ārzemnieki, kas ir, viņi jau baigi ne ar ko neatšķirās no RSU vietējiem spēlētājiem, jo viņi arī ir bez atalgojuma, un viņi nav profesionāli spēlētāji, un šobrīd tās abas komandas, ja mēs neskatāmies pasi un pierakstus, kur viņi pirms tam ir bijuši, viņi ir vienādās situācijās. Trenējās vienādi, tās organizācijas visdrīzāk ir profesionālitātes ziņā vienādas, un atalgojums visiem ir vienāds. Un tāpēc līdz galam mēs nevaram to teikt, ka tagad atbrauc un pārsteidza milzīgi to pirmās līgas klubu, jo viņi ir diezgan vienādās izejas pozīcijās. Vienīgais, kas LU ir priekšā, ir tas, ka varbūt, kas arī pirmajā spēlē parādījās, ka RSU tā sezona ir salīdzinoši viegla, viņi brauc ļoti visiem pāri. LU atkal tomēr ir visu laiku jābūt, ja viņi grib konkurēt tajā līgā, viņiem ir jābūt uz 100% visu laiku. Tas ir fokus līmenis, tas ir spēles ātrums, tas ir lēmumu pieņemšanas ātrums, tas ir fizikalitāte, bet beigās RSU otrajā mačā paņem 21 uzbrukumu bumbu un ļoti izteikti apspēlē viņus postā. Un trešais, kas man mazliet šajā visā stāstā to nenoniecinot ne RSU, ne Māra Gulbi, ne organizācijas sasniegumu, bet tie mazliet iedod tādu skābumu. Beigās spēlē 2 universitātes komandas savā starpā, sitās. RSU ir jaunie spēlētāji, kas varētu nākotnē, tā kā tu teici, gan jauniešu izlasēs, gan ļoti iespējams arī profesionālā basketbolā iesaistīties. Tāpat tās LU ir tādi, bet maču uztaisa VF Rīga fiziskās sagatavotības treneris. Viņš atnāk un iemet visu cieņu Albertam, cepur nost, bet viņš atnāk un iemet 26 punktus un vēl pēdējos izšķīgos uzbrukums uztais. Nekāds jaunais spēlētājs netur sistēmu, netur varbūt tas, ka viņi visu spēli ļoti pārsteidz LU, bet atnāk tur pret 3 ārzemniekiem un pret LU un 26 punktus iemet Alberts. Ja? Tas arī mazliet parāda, un tāpēc es tev prasīju, vai nav bijuši tā nabadzības piegarša. Atnāk VF Rīga fiziskās sagatavotības treneris un izvazā Latvijas-Igaunijas klubu. Ir, protams, no tāda viedokļa skatoties, protams, kad ir. Bet es atkal par to, tu saki, tev patīk tas, ko tur universitāte dara, bet es līdz galam viņu to konceptu tāda, es iespējams nesaprotu, bet es domāju, vai kaut kādā zināmā mērā tas viņiem pašiem kaut kā neatspēlēsies ar to, ka es domāju, ka, skaidrs, ka to rezultātu taisa leģionāri. Viņiem tur parādās tas Samuels Adevunmi, pāris spēles nospēlē, tagad ir prom uz Zeļiem. Tad viņiem parādījās uz kaut kādu 1 vai 2 mačiem Kristaps Gludītis,
aizbrauc uz 3-3. Vai tajā komandā bišķiņ nav tāds tā kā caurstaigāmā sēta? Jo tie leģionāri, viņi spēlē, viņi naudu nesaņem, viņi nav studenti, viņiem nav tāds tā kā piesaistes. Skaidrs, ka viņiem tikko būs kaut kāds piedāvājums, viņi tur būs projām. Un tajā pat laikā tu skaties otrā te komandā, tur tie džeki nesteigā turp šurp. Viņi studē. Viņi tur arī nevis studē, tur arī katram savs stāsts. Tur citi studē citās komandās. Jā, citi jau ir beiguši studēt, citi pēc darba brauc. Bet tu zini, ka viņš nepazudīs kaut kur sezonas vidū. Tramvai, otrs brauc pēc darba. Bet tu zini, ka viņi nepazudīs kaut kur sezonas vidū. Ka tur nav jā, es tev piekrītu. Jā, protams, ka es domāju, ka tas noteikti nospēlē šeit. Jā. Šeit var iešaut viņiem kājā. Tādā Užaus kausā pret LBL2 komandu tas nospēlē. Jā, es tev piekrītu, un tas ir varbūt arī tas mīnus šim stāstam. Bet šeit tas, ko viņi dara, kāpēc es saku, kāpēc man patīk un kāpēc man liekas interesanti. Universitāte pēdējos gadus, tu ej uz viņu spēlēm skatoties, tev nav kā skatītājam īsti, kur piesiet aci. Tur spēlē spēlētāji, kas no 12 spēlētājiem, kas ir tajā komandā, 11 nekad visdrīzāk profesionāli basketbolu nespēlēs. Ja? Viņi bija nonākuši līdz tādai situācijai. Un nevajadzētu arī, jo ir tomēr tā kapacitāte, ko tu profesionālā basketbolā Latvijā vai tepat kaut kur blakus vai tur Itālijas C sērijā var nopelnīt, ir tāda, ka visdrīzāk normāli mācoties un ejot normālu karjeru, citā profesijā tu būsi veiksmīgāks un nopelnīs vairāk. Un tāpēc arī tas visdrīzāk nav vajadzīgs daudziem viņiem. Ja? Pat ja tāda iespēja rastos. Un tad bija vajadzīgs kaut kāds mazliet izmaiņas. Otrakārt, šobrīd Latvijas, Igaunijas klubi un līga ir nonākusi situācijā, kur tās naudas ir tik, cik viņi ir. Ja? Un ja agrāk, teiksim, klubi varēja nopirkt 10 spēlētājus vai tur 12 spēlētājus, tad tagad viņi pērk 8 un tad 3-4 vietas aizlāpa ar jauniešiem. Ja? Vai pa minimālu samaksu vai vispār pavelti. Un tāpēc tie spēlētāji pāri paliek ļoti maz. Un universitātei sāk parādīties problēmas. Pirmām kārtām vienkārši izveidot konceptu šai komandai, uz ko tad mēs strādājam. Ja jau tur 11 spēlētāji, mēs zinām, ka nespēles profesionālu basketbolu, tad mēs viņus neaudzinām, tad kāda ir jēga vispār no tā kluba, ja? Un komandas nav vairs tur Dārgais, Žānis, Mārcis, Vītols, ja? Un cik spēlētāji Lasenbergs, Renārs Magona, Jaunzems, kādi ir izgājuši cauri šai sistēmai, ja? Tagad Aleksandrovs, tad pazūd tā pievienotā vērtība, otrkārt vienkārši fiziski trūk spēlētāji. Un tagad ir trešais aspekts, kas ir NIL, kur visi klubi, akadēmijas, sistēmas sāk domāt par to, kā tad apgūt šo NIL. Un tad universitāte šobrīd iet ceļu, kur viņi piedāvā ārzemju spēlētājiem ne naudu, bet kādas valsts pirmo līgu, kas ir pietiekami prestižs pasākums, un iespēju. Un viņi visdrīzāk ar šiem spēlētājiem, es nezinu 100%, bet visdrīzāk ir kaut kāds atrunāts minūtes, ko viņi viņiem dos. Un tad viņš vai teiksim, brauc kā tāds Foks, kurš vairs uz universitāti, kurš, man liekas, jau ir bijis universitātē, kurš jau spēlē Kēlā vai Aduvenmī, ja, kurš sev būvē caur šo karjeru, un tālāk, acīm redzot, universitāte ir kaut kāds izpirkums, kur viņi kaut ko nopelna un atsit kaut ko visu šo sistēmu atpakaļ. Vai arī ir, teiksim, tas ārmēņu centra spēlētājs, ja, kuram es zinu, ka piedāvāja Spānijas 3. vai 4. līga spēlēt pie viņa. Un Armēnijas un piedāvāja tur kaut kāds smieklīgu naudu. Un Armēnijas basketbola federācija, redzot, ka universitātē viņam ir labāks iespējas un labākas izaugsmas iespējas, tad viņi nosedza to viņu algu, lai viņš brauc tur attīstās. Un viņš plāno braukt uz NCAA. Un ja viņam būs NIL līgums, tad universitāte dabūs kaut kādu procentu no tā. Un uz šo viņi strādā. Un tas nodrošina to, ka tā komanda ir interesantāka. Ir interesantāk pastīties kaut kāds Foks un Aduvenmī spēlē, ja? Nevis tur, teiksim, tikai jaunieši, kur tu zini, ka viņi visdrīzāk basketbolu nespēlēs un vai nevarēs vai nevajadzētu viņiem spēlēt, ja? Un negribēs. Un tad skatīties, varbūt, ka kāds izaug. Jo šis ir pirmais gads, skaidrs, ka pirmajā gadā jau ir ļoti grūti uzreiz kaut ko šausmīgi jaudīgi, bet priekš pirmā gada, kaut kāds pozitīvs iezīmes tur ir. Un es domāju, ka priekš viņiem tas zaudējums RSU, viņš neko konceptuāli nemaina viņiem. Skaidrs, ka ne. Vienīgais, ko viņš arī iedot, ir varbūt uz to sezonu, kāda viņiem ir regulārā sezona, tad tāda grūdiena, bet mēs bijām kā uz 4 nekā. Tā, jā. Bet tur jau arī ar kritisku aci jāskatās, pret ko jūs bijāt un kāpēc. Jā. Tāpēc, es redzu pozitīvas iezīmes tajā, un es negribētu šo projektu šobrīd norakstīt pēc tā, kad ir 6 mēneši viņš darbojās. Nē, es varbūt tad atkal skatoties uz otru pusi, piemēram, tāds RSU, tur ir augstskola apakšā, es pat domāju, teiksim, tādam Latvijas
Basītim nenāk pa sliktu vēl viens, teiksim, tāda augstskolas komanda. Protams, varbūt tāda, kas varētu tur iekosties, varbūt kādreiz arī kaut kādā Liepājā, kādreiz kaut kādā labā dienā iekosties arī tur Ogrē, ja, kas būtu tāda konkurētspējīga, kam būtu kaut kāda sava bāze un, teiksim, būtu kaut vai tāds studentu derbijs kaut kāds, nevis tikai kausā, bet tā kā ikdienas tādās, es nezinu, Latvijas universitāte skaidrs, ka lielāka augstskola Latvijā, bet liela augstskola arī tur RTU, kur kaut kā pēdējos gados tur basketbols nav bijis, teiksim, tāds populārs RSU, teiksim, to vietu aizņems. Kādreiz tur Turība bija, bet man liekas, Turība bija bišķi pamāza tā skola tāda, lai viņi tur varētu, bet RSU, man liekas, ir visas tādas, kaut kādas iezīmes tam, lai tur, teiksim, uz šīs te komandas, teiksim, būs gatavi. Tas jau ir liels solis tā kā uz priekšu, un es arī neredzu tur, teiksim, tādu baigo problēmu, ka, kā nosacīti, ja kaut kāds fārmklubs tur spēlē tajā pašā. Mums ir bijuši piemēri. Ventspils augstskola ir bijis, tas ir normāli pilnīgi, jā. Bet tas jau viss atkal atdurās manā skatījumā pret spēlētāju resursu. Zini, kur ir tā problēma tāda, ka tā starpības starp tiem fārmklubiem un tām lielām komandām vairs nav tik liela, jo tagad, piemēram, tie spēlētāji, kas pirms kādiem 3-4 gadiem bija tas universitātes komandas, tas materiāls, viņš šobrīd ir kaut kur Ogrē, viņš šobrīd ir arī kaut kur Veifā, viņš šobrīd ir kaut kur Zeļos. Vienkārši aizpild to 10, 11, 12 vietu. Tā kā es teicu, jā. Bet, te jau atkal ir tas, ko es saku, spēlēt ar resursu. Ja mēs paņemam tagad RSU kaut vai sastāvu, Putāns nespēlēs Latvijas-Igaunijas līgā. Viņš tur rezultīgais spēlētājs šajās spēlēs, viņš nespēlēs Latvijas-Igaunijas līgā, viņam pamatdarbs, viņš ir pabeidzis augstskolu, viņš ir veido savu karjeru, viņš iet citu ceļu, viņam nav vajadzīgs spēlēt Latvijas-Igaunijas līgā. Viņš te atnāk uzspēlēt for fun ar džekiem un vēl vinēja savu bijušo komandu. Žilda arī nespēlēs Latvijas-Igaunijas līgā, Ginters arī nespēlēs Latvijas-Igaunijas līgā. Salmiņš visdrīzāk arī nākošajā tajā fiziskajā treniņā, tajā VF komandā. Vai kaut kādā, tur vairs neviens neko nevar pateikt pretī. Kur jūs esat izkrituši? Tur kaut kāds atnāk, ka šitas porters un sāk no Alba klausies, man šodien bišķi brīvāks. Viņš kādu brīvāku? Pēcīt, es esmu pusfinālā, tev tagad nedēļa nav brīvs, tev extra work. Jā, ko jums kaut nākamo? Ka tā, Ogra Ventspils, man liekas, fantastisks duels, kā viens no spēles komentētājiem tur iebļāvās, ka gada spēle, gada metiens un gada duels. Tad, intriga augstākajā pakāpē, es domāju, ka tur nav ko baigi ķidāt, tas parāda tikai to, ka šobrīd Latvijas, ja mēs nerunājam par Latvijas-Igaunijas līgu, bet Latvijas playoffs visdrīzāk būs ļoti, ļoti interesants. Ļoti interesants, ļoti sabalansēts un bez izteiktiem favorītiem. Šogad, ja mēs runājam, tur kaut kādu 4-5 komandas visdrīzāk reāli ir medaļu kandidāts un nebūs pārsteigums praktiski ne par vienu no viņām, ja viņa kaut kur tiks augstāk vai zemāk. Labi, 5 ir medaļu kandidāts, tas uz 3 vietām, bet, piemēram, cik ir tavuprāt kandidāts uz to vienu medaļu? Tur vispār tikai 7 komandas ir. Labi, universitāte mēs būsim objektīvi, universitāte un Liepāja, noteikti, ka nē. Man 3. Jautājums, man 3. VF Zeļi un Valmiera. Man šobrīd visi cieņi Ventspilī. Viņai ir labs sastāvs un noteikti salīdzinot ar pēdējiem gadiem jaudīgākais sastāvs, tāds vissabalansētākais un jau no sezonas sākuma, kas nav mazsvarīgi daudz. Teiksim, man liekas, nenovērtē to, ka tev ir visu sezonu viens un tas pats sastāvs bez tur spēlētāju maiņām, bez traumām, jo tur ļoti daudz laika patērē, lai aizstātu traumētos spēlētājus, lai iespēlētu jaunus spēlētājus un lai uzķertu to ritmu tad, kad kāds pievienojās vai kādu spēlētāju tiek samainīti. Ja? Kāds aiziet prom, kāds atnāk vietā. Un tas komandām ir ļoti, ļoti liels ierocis, jo mēs redzam arī, teiksim, Eirolīgā. Veiksmīgākās komandas ir tās, kas ilgstermiņā saglabā to savu kodolu, kas ir uzķēruši treneru, to ritmu, treneru basketbolu, treneru prasības, kas maz laika tērē tam, lai uzķertu tās pašsaprotamās lietas, kas viņiem jau ir tur 2., 3. gadā, ja? Un arī viens sezonas ietvaros tas ir ļoti svarīgi. Tāpēc, bet kaut kas, man liekas, viņiem līdz galam trūkst, kaut kas trūkst, un es teikšu, ka šobrīd trūkst garajā galā visdrīzāk. Ne līdz galam, man liekas, tas garais gals ir tik jaudīgs, lai šobrīd cīnītos par čempionu. Viņi noteikti ir medaļu kandidāti, bet manā skatījumā ne zelta. Bet Valmiera, Vefs un Zeļi, es domāju, ka jā.
Tās ir 3 komandas, kas šobrīd neviena no viņām uzvarot Latvijas čempionātā nebūs pārsteigums. Labi, un ja mēs tagad prognozējam, domāju, labi, Ventspils, RSU, domāju, ka tur nav jautājumu. Tur Ventspils tiek tālāk un iet uz finālu, bet Zeļu Valmiera. Es liktu Valmieru tieši šī iemesla dēļ, tāpēc, ka Zeļiem ir sezonas laikā bijuši daudz pārmaiņu. Tie it kā pamat līderi ir palikuši, bet Skuja prom, Vītols prom, viens tas Pīks bija pievienojies, tagad prom, Džonsons viņa vietā, Vīksni prom, Aduvenmī viņa vietā. Pats galvenais čempions vairs nav. Čempions nav, tu nevar kā tu var būt čempions bez čempiona, jā. Tāpēc, es laikam ar tev pievienošos, ja ka Valmiera, teiksim tā, un uz tāda šobrīd vefieši ir vinējuši, un uz tāda laba viļņa viņi, manuprāt, arī favorīti. Šitā nedēļas nogalē, 24. janvārs ir pirmās spēles, un kas man patīk, ka pirmajā dienā ir abas spēles komandas sportspēja halē, viena pēc otras RSU pret Ventspils, un pēc tam uzreiz Zeļi pret Valmieru, tā kā var ar vienu tramvaju biļeti aizbraukt līdz Daugavas sportnamam, aiziet ar kājām un dubulto paņemt. Jā, un tad jau atbildes mačs nākošajā weekendā. Kur ir 2 dēsas iekšā, Jā, tur gan būs jāizbrauc vai uz Kurzem vai uz Ventspilu. Bet vienā dienā nesanāks. Vai no Kurzem vai uz Ventspilu. Vai uz Kurzem vai uz Vidzem. Kā mēs nerunājam pa NBA, tā tu atslāps. Jānis NBA atslāps, tu atslāps kā nav NBA. Griežam ciet to bodi. Tiekamies mēs ar jums atkal drīzumā, kad jau turpināsim ķidāt, cerams, kaut ko eiropeiskāku. Jā, labi. Čau!